Jā, varam vēlreiz sākt. Bet, zin kā, gada sākumā es biju ciemos pie Latvijas valsts prezidenta, tepat netālu no 3 pavāru restorāna, kur mēs esam šodien. Un pēc tās sarunas ir saradušies daudzi jauni sekotāji, klausītāji. Un pirmkārt sveiciens tiem, kas ir ieslēguši otro reizi šo podcastu un grib paskatīties, kas tad īsti notiekās. Un notiekās tas, ka es esmu ciemos sanāk arī pie viena no, jau jāsaka, aizgājušā gada svarīgākajiem cilvēkiem, Ērika Dreibanta. Čau, Ērika. Čau, čau. Šodien mēs esam 3 pavāru restorānā, lai gan es biju pie tevis ciemos arī Līgatnē, pavāru mājā. Kas ir tā vieta, ar kuru laikam šobrīd tevi visvairāk asociē? Jā, tā ir tagad tas aktīvākais mans darbošanās vieta ir pavārmāja. Bet redz, uz Rīgu tomēr arī vēl atbrauc. Jā, 3 pavāri, tas ir pirmais bērns, kuru kopā ar kolēģiem mēs radījām. Un visi bērni ir mīļi, bet tomēr šis kā uzņēmums pirmais ir vismīļākais. Pateicoties 3 pavāriem, arī var teikt, es esmu tāds, kāds es tagad esmu, un arī pavāra māja ir, un vēl ļoti daudz forši notikumi ir bijuši. Jā, tā kā pavāra māja vienmēr būs tas, tie pamatie. 3 pavāri. 3 pavāri, jā. Pavāri, tāpēc arī līdzīgi. Tā ir. Līdzīgi to nosaukumu arī savā ziņā. Es atceros, kā tika atvērts 3 pavāru restorāns, jau pirms, cik, man jau vairs skaits 16 gadi. 16? Tiešām tik daudz? Nevar būt. Nē. Es dzīvoju Vecrīgā tad, kad atvēra 3 pavāru restorānu, un man šķiet, ka tas bija 2010. vai 2011. gads. Mēs jau pārēķinājām. Man tā liekas, mēs 15 gadu jubileju svinējām 3 pavāros. Man liekas, ka vēl nē. Labi, bet tuvu tam, jā. Bet varbūt, ka tā ideja jau ir vismaz 15 gadus. Tagad varētu būt. Viss sākās ar 3 pavāriem. Savā ziņā arī nejauši, bet tomēr kaut kādā secībā bija notikusi krīze, finanšu krīze. Es aizgāju no Kaļķu vārtiem, un tad arī sapratu, ka es vairs nevēlos zem kāda strādāt. Un tad ar vienu kompanjonu, tepat blakus telpā, kur mēs sēžam, uztaisījām tādu uzņēmumu, kas bija vairāk uz ballītēm, tādu kopā gatavošanas. Un tad Rīgā, Latvijā, viesistaba tieši tā ar Agatu Lūsi kopā. Un mēs tad ieviesām, man jau sen tā ideja bija, kad jātaisa tās kopā gatavošanas. Ar Agatu Lūsi mēs nesadzīvojām, jo katram bija dažādi skatījumi. Bet šīs telpās bija ienākts, un lejā izīrēja telpas. Te pirms tam bija Amerikas vēstniecības rezidents, vēl es Kaļķu vārtos strādāju, šeit nāca pusdienas taisīt. Un tad mana kompanjone Dana bija, kas es kā pavārs viņa dokumentācija, un kaut kad ar Sirmo mēs sen pazīstam, sēdiem, ka kādreiz varētu kādu restorānu atvērt un tā. Bet tanī mirklī man nauda praktiski nebija. Kaut kas tur, pa kaut kādiem banketiem bija kontā, bet katrā gadījumā viņi nebija tik daudz, lai varētu atvērt restorānu. Tad zvanu Sirmajam, es saku, redz, kur ir telpas, taisam augšā. Es saku, man kaut kāda nepilna 10 000 ir, un viņam kompanjons savukārt Uldis. Viņi saka, mums ar apmēram tik kaut kur ir nauda. Tas salikām kopā, no mājām sanesām visu, ko varējām sanest, un atvērām 3 pavāru restorānu. Jā, jo 3 pavāru restorāns, es tieši nākot šajien domāju, tu
Mārtiņš Sirmais, un tad man bija tāds, kurš bija trešais pavārs? Tas ir šefpavārs, kurš laiku pa laikam nomainās. Pamainījās Jā, kaut kad, dotajā mirklī Pāvils Skopa, mūsu lieliskais šefpavārs. Jā, viņš jau ir kādu laiciņu, man Ir liekas, jau, noturējies. jā. Bet kurš bija pirmais? Rūta. Atceros tagad, jā. Rūta Rietuma, jā, pat pirmā, jā, kur kopā mēs sākam. Bet tas sākums jau arī interesants bija, ka mēs vērām 3 pavārus vaļā. Mēs, lai varētu atvērties, kaut kādiem alkohola tirgotājiem prasījām, varbūt tās jūs mums varat palīdzēt, mēs ar jums sadarbosimies. Un lielākā daļa, izņemot Vīnogu, pateica, nē, jums nav perspektīvas projekts, jūs neesat pat pirmā stāvā uz augšu, kurš te nāks, un vēl finanšu krīze, un UTT. Un mēs atvērāmies, toreiz no sociāliem tīkliem aktīvākais bija Twitters, kur tur tā vairāk runāja. Mēs atvērāmies, kaut ko Twitterī ierakstījām, un kaut kādas sagatavas sataisījām. Mēs nedomājām, ka baigi cilvēki nāks. Ar Sirmo sēžam pie letes, kafiju dzeram. No Vidus filmas studijas atnāca Uldis, Terzāns, vēl kāds. Uztaisījām viņiem mēst. Un atkal apsēžamies kafiju dzert. Un pēc tam cilvēki vienkārši nezinu, no kurienes sāka nākt. Vienkārši nāca. Mēs pirmajā dienā dabūjām aiztaisīt restorānu, lai varētu aizskriet uz veikalu, nopirkt vēl produktus, jo telefons pēkšņi bija karsts. Visi gribējuši šeit nākt. Var teikt, kopš pirmās dienas, protams, ar dažādiem amerikāņu kalniņiem, bet mēs dzīvojam, asins riti ir ļoti labi. Es atceros, to pašu sākumu, un man liekas, ka tas bija tieši tas laiks, kad Instagrams arī sāka kļūt populārāks, un tad tās ēdienu bildes varēja likt. Un jums bija ko ielikt. Un tas droši vien arī ir palīdzējis kaut kādā ziņā, ne tikai jums, bet arī citiem, jo jums taču bija tās slavenās mērcītes, kas nekur citur nebija, un tā vien dēļ, man liekas, cilvēki nāca. Tās mērcītes vēl joprojām ir. Mēs esam domājuši, ka mums viņas ir apnikušas, mēs gribam ņemt laukā, un cilvēki atnāk un saka, mēs jau dēļ tām mērcītēm nācām. Un tā ir tās mērcītes ir sanākuši kā mūsu vizītkarte, un cilvēkiem, ļoti, ļoti svarīgi ir saņemt, kā mēs viņus saucam, pirms maltītes tapas. Jā, tas arī izklaides elements labs. Palīdz sagaidīt maltīti, kamēr tu gaidi, un ir visiem interesantāk, un abām pusēm droši vien ir ieguvumi. Bet iedomājies, es tagad tā domāju, tu esi savā profesijā jau gana ilgi. 30 gadi apmēram, jā. Jo sāki tu armijas virtuvē. Armijas virtuvē, bet jāatzīst, tā kā man hobi ir ornitoloģija, vispār ceļošana, ar draugiem, ar laivām braukājam, diezgan aktīvi. Un, parasti, kad ir lielāka kompānija, apstājās, viens tur teltis liek un tā, un man vienmēr, es ļoti labprāt gatavoju ēst. Man tas citi negribēja, es ļoti labprāt aizgāju savāc malku, sakurināju un gatavoju ēst, tā kā vēl neapzinoties par profesijas izvēli vai kaut ko tādu. Bet pirmais darbs kā profesija bija tev kur? Es vēlējos kļūt par biologu, kas man nesanāca. Es tiku iesaukts atjaunotās Latvijas armijas pirmā iesaukumā, un tur, es laidos no padomju armijas, un cerēju arī Latvijas armijā varbūt tās man nepaņems. Ierados ar Baharam Gītu, paziņojot, kad es esmu pacifists,
Bet 91. gadā, kad Krievijas karaspēks gāja projām, vajadzēja, kas pārņēma pirmām kārtām cietuma apsardzi, un tur ņēma pilnīgi visus. Pilnīgi visus tur ņēma, pēc tam laiku pa laikam kādu laida vaļā, jo izrādās, ka viņam tāds veselības stāvoklis, ka viņš nemaz nevar, vai tur bija puiši, kuri nevar būt Latvijas pilsoņi, attiecīgi viņi nevar dienēt un tādā garā. Un tad vēl tur bija daļa gājuši alternatīvo dienestu, kuru ņēma no dienesta nostola. Nu, tur bija tāds juceklis, bet tā kā es arī joprojām uzskatos, esmu pacifists, tad es negāju ne padomju armijā, ne alternatīvai armijā, un tad dabūju pilnu laiku, pusotru gadu nodienēt Latvijas armijā, un tur sāku, tā kā es pacifists, man ielika virtuvē cept un vārīt. Un Ārtis Maskalniņš bija, kā jau minēju, ņēma tur pilnīgi visus, un viņam jau bija kādi 25 gadi, 24 gadi, kurš bija strādājis virtuvē. Jā. Un 91. gadā, tas jau bija 92. gads, viņš parāda, kā var free kartupeļus uzcept. Tas bija kaut kas, šā var free kartupeļus, jo pirms tam kaut kādās puslegālās video filmās bija redzējis, kad ir kaut kāds McDonald's un tur free kartupeļu sēd. Un viņš ļoti daudz ko iemācīja, ka kaut vai armijā mums bija, kad atved veselu cūku vai veselu, piemēram, kādu lielopu, un tev viņš viss bija jāsadala par tā. Un ko tagad pat laikam skolās nemācās. Tā bija ļoti labā pusotru gada tāda darba praksa, jo vajadzēja strādāt, var teikt, bez brīvdienām, 3 ēdienreizes gatavot, ar ierobežotiem produktiem, bet vajadzēja, lai būtu garšīgi, lai dienas biedri mūs negribētu tur iekaustīt. Jā. Bet toreiz, tad, kad jums tika sagādāti tie produkti, vai jūs pašiem bija jāizdomā, ko jūs no tiem gatavosiet, vai bija jau tā kā pateikts no augšas šito? Toreiz mēs paši domājām. Piemēram, viens tāds, mums daļā vajadzēja būt laikam 150 cilvēkiem, bet reāli bija kaut kādi 120 cilvēki, bet pārtiku mums deva uz priekš 150 cilvēkiem, vairāk tā kā. Un pateicoties tam, mēs varējām gatavot, garšīgāk, labāk, jo, piemēram, sviests uzkrājās un tas un šitais. Un plus tā kā tā bija Latvijas armija, un daudz bija Jēkabpilī dienai, Krustpilī, daudz gāja uz mājām, un tas sestdienās, svētdienās vispār vajadzēja taisīt, vēl vairāk palika pāri. Un tad, tā kā es minēju, mums deva veselu cūku, tad Ārtis teica tā, karbonādu atliekam brīvdienām, un, piemēram, sestdienā, svētdienā, kad daļā bija palikuši daudz mazāk cilvēki, mēs gatavojam karbonādas. Tā jau bija delikatese, Bet, labi, nebija jau tik skaista. Sēdiens bija diezgan vienveidīgs, grūbas skābu kāposti, nekas tur tā baigi forši nebija. Un tad, kad nevarēja mums atgādāt svaigu gaļu, tad sūtīja konzervus 70. gadu tādā eļļā, kas bija noglabāti kādam kara gadījumam, un tad no tiem vajadzēja gatavot. Tur, bija tā izaicinoši. Bet kā tu domā, vai savā ziņā tas laiks, kad tev produktu izvēle ir tāda ierobežotāka, neattīsta vairāk tieši to radošumu, jo tagad tu iedomājies, jebkuru sastāvdaļu tu gan jau, ka var viņu dabūt un pasūtīt, un ir forši, ka ir tā izvēle, bet no otras puses tas arī apgrūtina. Nē, es labāk dodu priekšroku, lai varu izvēlēties, jo tev ir skābu kāpostu grūbas, tad tu uztaisi kartupeļus ar skābu kāpostiem. Pēc tam uztaisi skābu kāpostu zupu. Un tad pievienot tomātu pastu
un nedaudz vietas, un tad jau tas boršs, ja, un tā. Nu jā, bet toreiz arī tie produkti bija tik zemes kvalitātes raugoties kā tagad, kad es dodu priekšroku, kad man ir pilna palete ar produktiem, es varu izvēlēties un gatavot, jā. Ir gan cilvēki, kas tieši pretēji saka, ka toreiz bija labāks kvalitātes viss un piens saskāba un viss kaut kas notika. Tā kā ne tagad, bet jā. Tagad jau tu arī var iegādāties pienu, kurš saskābst, jā. Neviens, ir problēma, kad ir tie lielveikali un tas sortiments diezgan ierobežots, bet toreiz tu nevarēji iegādāties pienu, kurš nesaskābst, tu varēji tikai iegādāties pienu, kurš saskābst, un bieži vien tu iegādājies pienu, kurš jau bija saskābs. Jā. Es vēl domāju par tām izvēlēm, ka gan 3 pavāru restorānā, gan pavāru mājā ir tā saucamā setmeņu vai kā latviskojam mēs. Gardēžu ceļvedi. Vai šefpavāra ēdienkarte, kur ir, principā tev nav lielas izvēles, tu zini, uz ko tu ej. Un agrāk jau arī tā nebija tik ļoti, vai ne? Protams, kulinārija dzīvo laikam līdzi, kas notiek apkārt, dažādas modes, politiskās tendences. Tas arī ļoti atspoguļojās kulinārijā, jo skaidrs, arī pirms 30 gadiem pati virtuves uzbūve bija pavisam savādāk. Tas bija normāli, kad šefpavārs ar pannu tev iedeva pa galvu un tādā garā, un tu strādāji, 18 stundas un vispār neviens tev nežēloja. Tas viss pilnīgi ir mainījies, tagad, apstākļi, visa pasaule mainās un virtuve mainās, Un, kādreiz Latvijā, bet ne tikai Latvijā, jo bija vairāk tie ēdieni, jo bija tā kā labāks restorāns. Bet tas šķiet aizdomīgi. Tas šķiet aizdomīgi, Bet laika pa laikam sāk tās izmaksas augt, dažādas un arī produktu izmaksas sāk augt. Un tad sapratu, ka vienkārši nav ekonomiski izdevīgi turēt to plašo ēdienkarti, un, lai restorāni izdzīvotu, vajadzēja samazināt arī personālu. Es atceros, mana tāda pirmā darba vieta, kā šefpavāram bija pulkvedim neviens neraksta, tu biji trauku mazgātāji, virtuves strādniece, es šefpavārs, vēl kādi 3 pavāri, Un tas apgrozījums, tur nekāds diži lielais nebija, bet toreiz bija ļoti, ļoti mazas algas, un tāpēc tur varēja to, tik daudz cilvēku strādāt, kas tagad, nav iedomājams. Tagad ar tādu pašu cilvēku skaitu strādā pie pilna restorāna, bet tad ir tas, kad ir tasting menu, tas gardēžu ceļojuma ēdienkarte, kur tiek gatavoti tikai tie produkti, kas, ko mēs zinām, ko šovakar apēdīs. Kas ir sezonāli arī. Arī, protams, cik vien iespējams. Vismaz pavāru mājā tā ir. Jo es domāju, ka ļoti daudzi ir dzirdējuši, kad ieiet kādā kafēnīcā, pasūta kādu karbonādu, un tu amburītis sāk dauzīt kādu tur gaļas gabalu, jo pirms tam nav sagatavojušies, jo ir milzīgi ēdienkarte, un viņš nezina, kuru gaļas gabalu man tur izdauzīt. Un tas, protams, arī atspoguļojās uz mums kā viesiem, kad ilgi jāgaida un tas un šitais. Viss kaut kas. Tu pieminēji tos profesijas aizkadrus, kā agrāk ir bijis, varbūt panna pa galvu, piemēram. Un vispār ļoti daudz seriālos arī par šefpavāriem, restorānu dzīvi ir, es nezinu, vai tas ir pārspīlējums. Tagad tu vari pastāstīt, ir šī aizkadru virtuve,
kas ir ļoti saspīlēta, un tad tur viss lamājās, vai varbūt ne gluži mūsdienu seriālās jau vairs nesit ar pannu, bet ir baigā spriedze. Cik tas atbilst realitātei? Vismaz tajās vietās, kur tu strādā. Jā, tas vairāk vai mazāk atbilst realitātei, jo, ir tā, ja komanda ir ļoti saliedēta, visi priekšdarbi ir izdarīti perfekti, un ir, tiešām viss tāds iņu un jaņa ar viesmīļiem, tad paiet viss tā, kā ir ieplānots, bet nedod Dievs kaut kur viens zobartiņš ieķīlējās, tad principā notiek liela eksplozija. Un tur grūti pat pateikt tā spriedze virtuvē, kad pilna zāle ir, ka tev jādod laukā ēdienu. Viņi tas gaiss tur elektrizējās, tur atliek vienam ienākt, nedaudz dzirksteli iedot, un viņi var uzsprāgt momentā. Bet, kad tas viss beidzās, kad viss ēdienu atdot, visi nolaiž gaisu un viss ir kārtībā. Nevelti pēc tādām trakām dienām aizejot mājās, kad tu esi visu dienu nostrādājis, tev nogurums, tu vari aizmigt pēc stundām 3-4, jo adrenalīns vēl ir tik daudz asinīs, ka tu vienkārši nespēji aizmigt, un tā spriedze ir ļoti, ļoti liela, un to visu atbildību prasa no šefpavāra. Piemēram, mēs zinām, sapulcē esam izrunājuši, ka mums būs šodien tik un tik viesi, ka, piemēram, tam viesim ir laktozes nepanesamība, visu mēs izrunājam, tam līdzīgi sataisam. Un viesmīlis nav ieklausījies un paņem šķīvi un aiznestam cilvēkam, kuram ir laktoze. Un tanī mirklī tu to ieraugi, tu esi visu dienu plānojis, lai tas viesis būtu gandarīts ar mūsu restorānu, un tas viens zobratiņš ieķīlējās. Un tanī mirklī, tu vienkārši eksplodē, tas ir cilvēcīgi, tev tās emocijas, ko tu esi darījis. Un ne tikai viesmīlis, arī reizēm pavārs aizlaiž kaut ko šķērsām. Tā spriedze ir liela. Vai, es domāju, kādam ir jābūt cilvēkam, kurš spēj tad strādāt restorānā un neaiziet prom šīs spriedzes dēļ? Ir ļoti jāmīl, jāpatīk tam, ko tu dari. Jāpatīk un laikam nedaudz jābūt tam adrenalīna narkomānam. Jo es esmu mēģinājis, labi, tagad ir tā, es no tās aktīvā darba esmu atgājis nost, es pavāru māju vadu kā saimnieks, protams, mēs runājam ar mūsu šefpavāru Jurdu Kaļsku par ēdieniem, domājam par servisu, visu pārējo. Bet, kad es aktīvi strādāju, man tā kā viss apnika un tā, un alga nav liela, es gribu kaut ko mainīt. Man, tā kā minēja, man turismas patiks, aizgāju uz turismu veikalu, domāju, redz, es varēšu tagad strādāt tur 5 dienas nedēļā, no 9 līdz 5 un tirgot mugursomas, teltis, kas man ļoti patīk. Un es tur nostāvu pusdienu un ienāca viens cilvēks, un tu ar viņu runā, un viņš tur tā lēni, un pēc kādas nedēļas sapratu, es vienkārši nevaru. Man nepieciešams tas adrenalīns ir, un gāja atpakaļ virtuvē strādāt. Tad tomēr ir bijis, ka tu pamēģini arī aiziet projām un saproti, ka šī tomēr ir tā tava lieta. Jā, jo gribēju arī tev vaicāt, vai tev ir bijusi šī tāda posma, ka tev nepatīk tas, ko tu dari? Varbūt, ka nevis, ka nepatīk, bet viss ar to spriedzi, ar to visu, tas atstāja iespaidu uz veselību. Un ja tu gribi sasniegt tur tos labus rezultātus, ir ļoti svarīga komanda, cik svarīgi ir motivēta komanda, un reizēm tu liecies uz 100-120% laukā, un komanda netiek tev līdzi, nepieņem. It kā es no vienas puses saprotu, viņš
tas jau ir tikai darbs. Tu atnāc, nostrādā, ej mājās un domā par savām lietām. Un tas pilnīgi it kā normāli. Bet es kā šefvārs es gaidīju, ka tomēr tu atnāc pēc brīvdienām. Mēs esam tādā punktā, kur mēs beidzām. Nevis visu atkal sākam no nulles un tā. Un tad tu to mēģini visu vilkt līdzi sev tā. Un es domāju, visiem šefpavāriem ir notikušies nervu sabrukumi un tādi, un depresijas, un viss, kas var notikties. Bet tad ir ļoti labi. Tad tu tā padomā, apdomā, tu saproti, kad, laikam, vajag darīt to, ko tu vari darīt, un tam līdzīgi, un pasaule neapgriezīsies uz otru pusi, ja pavārs uzliek dilli nevis uz labiem sāniem, bet uz kreisiem sāniem, ja? Un tik un tā, jo ļoti daudz, par ko mēs virtuvē vienkārši diskutējam, strīdamies, spriežam, viesis nemaz nepamana. Bet nevienmēr to arī viesim jāpamana. Tas rada to kopējo foršumu. Dīli uz otru pusi, es droši vien arī nepamanītu. Bet tu neticēsi, bet virtuvē notiek tur tāda strīda un apvainošana. Es taču teicu, liekam šitā, un nē, tu esi uzlikts otrādi. Bet tas ir tavs redzējums, kā tu redzi, lai tas viesis to tavu vēstījumu redzētu. Tas ir svarīgi. Tas ir tā kā tajos seriālos, tomēr izklausās diezgan līdzīgi. Jo viens, ir šī spriedze, un tad vēl, protams, ir tās romantiskās filmas, kur pavārā iemīlās, bet tās parasti ir tādas maigākas. Maigākas, bet tā kā jebkurā kolektīvā notiek dienestu romāni un viss pārējais. Bet, esmu redzējis kādus vācu seriālus, kur viss staigā tīros priekšautos jakās un tur viens ap otru luncinās. Nē, tā virtuvē ir daudz brutālāk. Pēc visas tās cenšanās sagādāt to baudu un pieredzi cilvēkam, kurš ir atnācis, kas ir tā labā pēcsajūta vai labākā atsauksme, ko var saņemt, un ka tu saproti, ka ir vērts censties tiešām to darīt? Ja tas viesis atnāk otrais un trešoreiz, tā ir vislabākā sajūta. Protams, lielākā daļa, var teikt, visi viesi ejot projām saka paldies, bija forši un tā. Un pēc tam tu izlasi komentārā, ka netik forši bija, bet tam arī pie tā visa pierod. Bet tā lielākais gandarījums ir, kad viesis atgriežās pie tevīm otro reizi, trešo reizi, un viņš jau grib pie tevīm svinēt kāzas, dzimšanas dienas, kad tu saproti, kad mūs kaut kas vieno. Tieši pavāru mājā ļoti bieži redzu, kad viesojās tie cilvēki, kas jau ir gājuši, un jo ik pa sezonai var atbraukt viena ciemos. Mums ēdienkarte pavāru mājā mainās 2 reizes, reizi 2 mēnešos, nesezonā, varbūt nedaudz ilgāk. Un tad mēs viesiem sakam, ka vienreiz sezonā noteikti uz pavāru māju jāatbrauc, jo mūsu lepnums ir mūsu dārs, un pavasarī zied tulpes, sauveļas tulpes, krokusi, bērz apkārt un koki dzen pirmās lapas, vasarā sazied hortenzijas, atkal rudenī, visi rudens krāšņums, un ziemā, kā tagad sniegots ir, kad viss tas dārs apsnīdis, viņš arī ir ļoti skaists. Un, tad reizi, vismaz 4 reizes gadā pie mums jāatbrauc. Pietiekami tuvu. Pietiekami tālu un pietiekami tuvu, kā arī ir, man liekas, jūsu mājaslapā rakstīts. Jo, nav tālu līgat, vismaz no Rīgas. Stundas braucienam. Bet, šī nedēļas nogalē mums viesis speciāli no Tukuma brauc. Un, lai arī tur bija apledojums un visu piekdienu viņi bija, bet viņi atbrauc, un tad man vispār viņa atbrauc.
apēd 4 kārtas, 2 stundas un brauc projām. Man mazliet liekas, pasēži vēl, ja jūs tik tālu. Un tas arī ir tāds ļoti liels foršs gandarījums un tāds novērtējums, kad pa visiem sniegiem, visiem puteņiem no Tukuma atbrauc uz pavāru māju paēst pusdienas. Es ļoti labi saprotu to sajūtu. Man gan nav restorāns, bet tad, kad es vadu nodarbības bērniem, kur viņi gatavo, tad arī vienmēr ir tāds prieks, ja ir atkārtoti. Un, ja ir atbraukts kaut kāds lielāks ceļš, tad vienmēr liekas tāds, wow, jūs tiešām braucat. Tas ir tas novērtējums. Tas, laikam, ir tas labākais, jā. Bet mēs esam jau runājuši iepriekš, un tajā sarunā tu minēji, ka mums, laikam, īsti nav tāda ēdienu kritiķu Latvijā. Vai tas pietrūks, vai gribētos, lai būtu kāds, kas tiešām spēj profesionāli novērtēt? Jā, viennozīmīgi tas pietrūkst kritiķi ar pieredzi, kuri braukā, kuri redz, ne tikai redz, bet arī bauda šodienas virtuvi, kuri var salīdzināt, viņi var analizēt, kāpēc, piemēram, tam ir tāds ēdiens, vai no kā viņš ir iespaidojies, vai tā. Un tas ļoti, ļoti pietrūkst, jo mēs jau strādājam, arī iespaidojoties no citiem restorāniem, paņemot kaut kādas idejas, realizējot un tā. Un reizēm, ka to neviens neredz, nepamana ar tā nedaudz skumji ir, kad to, un ēdienu kritiķi, es domāju, visās nozarēs ir labi, ja ir kritiķi, kas tevi dzen uz priekšu, un tagad mums ir Michelins, un tas tad ir tas kritiķis, kas mūs dzen uz priekšu, un lekā novembrī pasniedz Michelin atzinības, un nozarē ļoti runā, kāpēc viņam iedeva, kāpēc neiedeva. Mēs pavāri savā starpā satiekamies, kā tu domā, ko man vajadzētu izdarīt, un mēs ejam ciemos, un tas vismaz nozarē ir iedevis tādu, kā dzinuli, ja nav kritiķi, kuri tevi iznīcina vai slavina. Vai tu pats pēc šī Michelin zvaigžņu paziņošanas ceremonijas arī aizgāji ciemos kaut kur tu nebija vēl bijis? Jā, uz Maksu Čekotu. Tas mēs ar kolēģiem visu laiku taisījāmies iet, bet visu laiku kaut kas aizgāja greizi, lai mēs nevarētu aiziet. Un kādu nedēļas, 2 pēc Michelin zvaigžņu izdalīšanas devāmies uz Maksu Čekotu. Bija fantastiska pieredze, ļoti pelnīta Michelin zvaigzne, un, manuprāt, arī, ja viņi vēl tā pieliks kaut ko, viņi paši zina, kas ir jāizdara. Es nebrīnīšos, kad šogad rudenī viņiem iedos 2. zvaigzni. Protams, nedaudz jāpiestrādā, bet ļoti labs, garšīgs piedzīvojums bija, jo es esmu bijis samērā daudz Michelin restorānos, un daudz vienzvaigžņu restorāni ir daudz sliktāk, kā kaut vai kā Maksu Čekots. Vai nav tā, ka viņi tajā pirmajā gadā ir tādi, es nezinu, bargāki, ja tā var teikt, skopāki, kamēr vēl iztausti saprot, kas te notiek? Es domāju, kad viņiem arī jāsaprot, jo raugamies uz Tallinu, kur gadu ātrāk saņēma, tad pirmajā arī gadā labi viņiem bija 2 restorāni ar 1 zvaigzni, un 2 zaļās zvaigznes bija, un 2. gadā jau iedevā 180 restorānam 2 zvaigznes. Es tā domāju, ka tas aug. Manuprāt, tai vecajai Eiropai viņi ir tādi dāsnāki. Vispār jau tas saraksts ir tāds gana plašs, ja tā paskatās tajā Michelin mājaslapā. Tur, visur, kur ir, tur ir ko izvēlēties. Tu pats brauksi tūdaļ uz Peru? Jā, rīt. Uz Peru, es pareizi? Jā, uz Peru un pēc tam pārlidoju uz Kolumbiju.
Jā, un tur jūs dosieties uz vairākiem restorāniem arī. Ir tas pasaules top 50, kas man liekas tāds pat vērtīgāks nekā Michelins, jo tur dažādi restorāni tiek iekšā. Viņam var arī nebūt Michelins. Tur ir sarindots. Sarindots, jā. No pirmās vietas. Sākot. Un tad, un tagad tas kulinārijas centrs, teiksim, no Skandināvijas, no Ziemeļvalstīm ir pārcēlies uz Latīņu Ameriku. Un tad Limā ir kādi vismaz 4 restorāni, kur ir top 50, tad tos doma ir apmeklēt, un pēc tam Bogotā vēl. Kurš būs augstākās vietas ieguvējs? Centrāla. Uz pirmo jūs esiet. Jā. Es tieši šodien paskatījos, kas ir pirmajā vietā. Jā, tad uz to arī dosimies. Es ceru, ka tu ieliksi kādu bildi. Ja drīkst. Drīkst, jā. Tur Berlīnē viens šmucing restorāns, kurš raksta, kad nedrīkst. Kad lūdzu, nelietojam. Jā, kaut kas ar šo, liekas, es neatceros, nomā laikam tā nebija, bet kaut kur ir dzirdēts, ka negribās, lai liek, lai nenozakt varbūt kaut kādu pārsteigumu. Varbūt. Viss var ieiet manā Instagram kontā, un tur man ir salikti visi restorāni, kur es esmu bijis. Ne visi, bet viena daļa. Un tad noteikti arī Latīņa Amerikas es likšu storijos, un pēc tam jau tad varēs apskatīties, kur būs saglabāti viņi. Un kā tev pašam ir attieksme pret ēdienu bildēm? Vienu brīdi bija baigais tāds, ka tas nav labais tonis, visu laiku bildēt savu ēdienu, bet smuks. Es nezinu, man liekas, ka smuki. Nē, man pašām nav iebildumu, ka bildē. Kāpēc jau var mājas bildēt un ēdiens smuks, garšīgs? Tās jau arī ir emocijas. Nevelti. Es, piemēram, Facebooks vai, ne Facebooks, bet Google foto iedod bildes pirms 5 gadiem, un tur mēs svinam bērnu jubileju, un tur tortu, un tu paskaties, un tur Spidermans, un tad Elza tur virs, un tad tur nomainās, Un, ja nebūtu tā torta nobildēta, tad to laiku mirklī nesajust, kas tad bija, kad bija tur Paulam, 7 gadu jubileja, kad obligāti Spiderman vajadzēja. Tad, kad es paskatos uz nesen uzņemto fotografiju no pavāru mājas, kur bija deserts ozolzīle, es to garšu joprojām sajūtu, starp citu. Ļoti, ļoti patīk šis deserts. Paldies, tas ir viens tāds no mūsu pavāru mājas vizītkartes desertiem, un, jāsaka, tas ir... citur nekur tāds nav ēsts. Tas ir pavāru mājas deserts. Ja citur kādi citi restorāni viņi ieviesīs kaut ko līdzīgu, mēs būsim priecīgi, jo būsim devuši tur impulsu tam. Jā. Vēl atgriežoties pie kaut kādiem mītiem par profesiju un virtuves dzīves aizkadriem, man šķiet, ka tagad Latvijā ir arī kaut kāds konkurss, kur tiek apbalvoti tā kā labākie pavāri, vai ne? Un nesen bija, es neatceros to nosaukumu. Septembrī. Jā, viņam bija kaut kāds nosaukums īpašs. Tur Bukūza? Jā. Septembrī ir noskaidro Latvijas gadu labāko pavāru. Un tas arī ir, man tā liekas, ļoti labi, ko pavāra klubs organizē, jo tas ne jebkurš pavārs var piedalīties konkursā. Es esmu pavāru konkursos piedalījies, esmu tur Pēterburgā bija starptautiskais, tur pirmo vietu ieņēma, pirms tam bija Latvijas pavāru konkurss, viņš bija sarežģītās 3 dienas, gāja katru dienu, tur meta nost, bet tas bija ļoti sen. Un tad 3. dienā es vienkārši sadegu. Man nervi, tur pēc tam žūrī teica, ka viņi tā kā likuši likmes uz manīm, ka viss forši un tā, bet finālā man iestājās blackouts bez filma. Es tur 2 reizes pie
sīpo džemu balzamiko pielēju, kurš palika pavisam neēdams un tādā garā. Tā kā konkursām ne jebkurš var piedalīties, un arī Latvijas gada pavāru konkursā ļoti labi pavāri vienkārši izstājās konkursu laikā, jo saprot, ka tas arī tā spriedze ir tik liela, ka tur nevar to izturēt. Bet tas konkurss notiek, ir ļoti forši. Žēl, kad viņam nav pēc konkursa tik liela rezonance, ka par to nerunā tā, ka redz, kur Latvijas gada labākais pavārs. Bet, ko tu minēji, tas Paul Bocuse konkurss. Paul Bocuse ir mūsdienu franču virtuves klasiķis, un tad viņa vārdā tika nosaukts pavāru konkurss, kur satiekās tiešām pasaules labākie pavāri un gatavojās, bet tas arī ir ļoti, ļoti dārgs prieks, lai sagatavotos un lai varētu saņemt arī labas godalgas. Tas konkurss gatavošanai tāpatās kā sportisti katru dienu iet uz treniņu, tāpatās Nils tagad katru dienu trenējās, gatavo, atstrādāt, jo jābūt arī komandai visam, kad mēs no pusvārda saprotam. Visbiežāk ierīkot tieši tādu pašu virtuvi mājās, kāda ir konkursā, lai tev nav nevienas liekas kustības. Tur ir tādām ziemeļu valstīm, kur Dānija, Norvēģija ir vinnējuši šos konkursus. Tur ir miljonos tie budžeti, lai tu piedalītos. Jā. Bet Latvijas gada pavārs bija Nils? Nē, Nils nebija. Viņš bija jaunais pavārs. Viņu atzina kā jauno pavāru, kā viņš kvalificējās Bocuse, es īsti nezinu. Bet tur jāsaprot arī, lai tu Bocuse konkursām gatavotos, kā es minēju, tev principā tu atsakies no ļoti daudz, kā trenējies, tikai trenējies. Bet tas būs starptautiskais tātad, kur būs vēl. Tagad pavasarī būs Norvēģijā. Kurā pilsētā? Kurāt aizmirst, tur būs atlases konkurss un pēc tam Lionā, Francijā ir fināls, Dievs. Interesanti. Bet es izklausās tiešām, ka spriedze ir ne tikai virtuvē, bet arī konkursos. Kas ir mierīgākā daļa šajā visā? Šajā visā mierīgi. Virtuvēs tā kā restorāna dzīvē? Pieņemsim, varbūt tad tas ir pēc tā restorāna, tad, kad ir aizvērts durvis, ka ir beidzies viss. Bet, manuprāt, tā varbūt nemierīgākā, bet no tāda šefpavāra puses raugoties, tādā man visvairāk patīk tā jauna ēdienkartes veidošana, ideja veidošana, jo tu ēdienkarti jau nav tā, ka tu apsēdies, jauna ēdienkarti un uzraksti. Tu sāc apzināt kaut kādus jaunus zemniekus, tu aizbrauc pie viņa, apskaties to produktu, izvēlēs vai neizvēlēs, aizej pie kādu piegādātāju, parunā, lai viņš tev atved kādus paraugus, to atkal padomā. Un tā man liekas ir tāda harmoniskākā sadaļa, kad tev nevienam vēl nekas nav jāstāsta, tu pats dzīvo savā pasaulē, un varbūt tu esi tā kā darbā, bet tā kā ārpus darba vari daudz ko jaunu atkal iepazīt, informācijas meklēšana. Tas tāds, manuprāt, skaists posms. Tas, ko mēs neredzam. Tad, prom no visiem. Tagad gan jāsaka, ka sociālos tīklos to jau arī rāda, kad redzes aizbrauc tur, šitien iepazīstos. Un tas jau īstenībā ir diezgan svarīgi arī cilvēkiem, ne? Kā es saku, virtuve dzīvo soli solī ar mūsdienām, un es domāju, noma varētu būt, arī tādā pašā Kopenhāgenā, bet ja viņi vispār ar vienu nekomunicētu, nestāstītu, nerādītu, ko dara un tā,
tad diez vai viņi būtu pasaules labākais restorāns titulu ieguvuši. Jā. Nu, tas veido to visu. Ko es arī mēģinu. Es tikai to sev varu pārmest, tam līdzīgi es ļoti slikti angļu valodu zinu. Man šausmīgi nērti par to ir un tā. Bet es to mēģinu kompensēt ar saviem kolēģiem. Es saku, brauciet, runājiet, visas ir iespējas, ja to darīt, komunicēt tam līdzīgi, jo mēs lielāka būs, ne jau te Latvijā, arī Latvijā svarīgi, bet jo lielāka būs tā informācijas pazīšanās aprits starptautiski, jo ātrāk mūsu restorāni arī būs top 50 vai 100 vismaz, ja? Jā. Un, jā. Es vēl nomai nespēju izsekot līdzi, kad viņi tur ir Tokijā, kad viņi ir Kopenhāgenā, Meksikā, jā. kad viņi ir Meksikā un kad viņi strādā un kad viņiem ir laboratorija tikai un projekti. Es vairs nesaprotu, ja godīgi. Nav sanācis tur būt, bet skatījos, ka ir viss tomēr notiekās un rezervāciju nevar vairs dabūt tagad šo sezonu. Interesanti, viņiem ir tagad okeāna sezona. Jā. Kaut kā tā mainās. Nav ziema, vasara, bet ir jau kaut kāda tematiskā. Ir vērts, ja vēlās uz kādu restorānu, apmēram laikus, kad tu zini, kad varētu arī waiting listē ierakstīt. Tur jau. Jo tas reizēm nostrādā, jo cilvēkiem domas, katvarās rezervācija, visi rezervē, un tad paiet kaut kāds laiks un saprot, bet es jau netieku, un ja tu esi gaidīšanas sarakstē, tad ir iespēja, ka tev uzveicinās, Cik sāpīgs ir rezervācijas atteikums restorānam? Ja tas ir laicīgi, tad visu ļoti labi saprotams. Un arī, ja cilvēks kaut vai piezvana pusstundu pirms tam, tas ir sāpīgi, jo mēs jau esam gatavojušies, un mēs, piemēram, ja ir pilns restorāns, mēs noteikti esam kādam atteikuši, un tas nozīmē, ka mēs 2, 4 vai cik cilvēkiem mēs šovakar neieņemsim naudu, jo ir ēdiens pagatavots, viesmīļi, visi darbinieki tam cilvēku skaitam, kas ir paredzēts šodien, un katrs liekas izmaksas, tie ir mūsu mīnus, bet es tik un tā esmu priecīgs, ja cilvēks saprot stundu pirms tam, ka viņš nekādīgi netiek, ka viņš piezvan un pasaka, nevis ierokās kā strauss galvu, un jau paiet jau pusstundu pāri, un tu zvani, uzzināt, būs, nebūs, gaidīt mums, viņi negaidīt un neceļ, un tā. Ir, jo tuvāks laiks, kad viesim jāierodās tā atteikšana, jo sāpīgāk. Bet, nevelti tādi, es domāju, ka jau samērā drīz mēs arī pie tā nokļūsim, kad rezervējot jāieraksta kredītkartes dati, ja tu kādas 4 dienas pirms tam vai 3 dienas pirms tam atseki rezervāciju, tas tev neko nemaksā, un jo tuvāk nāk tev tik, un ja tu neierodies vai pēdējā mirkli atseki, tad maksā par to, ko tu neesi apēdis. Jo, uz teātri biļetes naudu man neviens atpakaļ nedod, ja es netieku. Pie jebkuru pakalpojumu sniedzēju tas būtu tikai normāli, ja mēs iemaksātu vai kaut kādu daļu vai tie kredītkartes dati, īpaši, ja tas ir tiešām tāds Michelin restorāns, jau var teikt. Bet jebkurš. Jebkurš, tas jau, jebkurš restorāns, bet ir tā, ka tā situācija uzlabojās, tiešām cilvēki vairs nebrauc uz Dullo, rezervē, kas restorānam ir labi, mēs varam tad sagatavoties, īpaši tev, ja tu brauc, saka, man ir kāda alerģija, mēs varam pieskaņoties, nevis atnāk tā, man lūdzu ēdienu bez riekstiem, sīpoliem to, un tad arī reizēm pavārsts ieiet un gardi nolamājās, johaidinu, kur es tev tagad to dabūšu. Pasaules labākie restorāni var atļauties rakstīt, ja mēs
nerespektējam nekādas diētas, alerģijas un tādā garā. Kāda ir ēdienkarte, tāda ir jāēd. Jo jāsaprot, lai to mērci mēs vai kādu biezenu vai kaut ko pagatavotu, tas mums prasa dienas, stundas. Un mēs, ja man pēkšņi pasaka, kur ēdiena galvenā filozofija, garš ir sīpols, vai bieta, vai burkāns, vienalga kāds produkts un vietas zinu, bet es to neēdu. Un ko man tad mirklī majonēzi uzspies, un tad arī viņš būs apvainojies. Jā. Varbūt tas varētu būt sava veida novēlējums, lai jums restorānos pēc iespējas mazāku pēdējā brīžā atcelšanu, lai ir daudz ideju un es pieļauju, ka tagad savā braucienā būs gana daudz iedvesmas šim gadam. Jā, es domāju, ka noteikti es jau esmu iedvesmots, skatoties, kā tie restorāni strādā. Man arī tur daļa no tiem restorāniem ir grāmatas, kur ir pētīts tā centrāla. Ja ir nomai runājam, ir ēdienkarte okeāns, tāpēc centrāla ir par augstumiem no jūras līmeņa ēdienkarte. Kad ir atkal zem jūras līmeņa, virs uz kalniem augšā, tā kā tur Andu kalni ir, un tad ēdienkarte taisīt no 4000 augstumu, no tur 2000, no 0 līmeņa, mīnus tur 20 metri un tā. Un tas man tā liekas ar tāds interesants piedzīvojums būs. Jā, ļoti izklausās. Un cik ilgi jūs būsiet? 2 nedēļas. 2 nedēļas. Forši. Tad, lai tev ir brīnišķīgs ceļojums un garšīgs un piedzīvojumiem bagāts, gaidīsim pēc tam, ko tu būsi izdomājis ar kolēģiem pavāra mājā. Pēc šī visa piedzīvojuma no mūsu Latvijas produktiem, ne tikai gan jau, bet jā. Jā, es domāju, ka noteikti būs iedvesma un jā. Un tu zini, kas tev ir jāizdara vēl? Jā, es zinu, jāizvēlās dziesma. Jā, vai tu zini kāda? Jā, es zinu kāda. Tas ir Uldis Stabulnieks Solījums. Super. Tad es lieku playlistē un saku tev paldies liels par sarunām un iespējas došanu man. Jā. Un tiekamies. Jā. Tiekamies pie ēdiena. Jā. Paldies tikai varu apsvērt, bija prieks ar tevi vairāk kārtīgi tikties. Redz, mēs par šitām vairākām sarunām visu kaut ko esam izrunājuši. Tā kā runāsim vēl. Runāsim pat vēl. Vien. Paldies un atā. Atā.